Vēlos kodolīgi ziņot par Ikšķiles izglītības iestāžu telpisko attīstību. Sāksim ar to, kādēļ mēs kā izglītības pārvalde par šo ziņojam. Izglītības likumā noteikta pašvaldības izglītības pārvaldes iestāžu atbildība plānot pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu vides, infrastruktūras un tehnoloģisko attīstību, kā arī rūpēties par izglītības iestāžu nodrošināšanu ar materiāli tehniskajiem resursiem. Tad izglītības likums šo pienākumu nosaka tieši izglītības pārvaldes iestādei, kas Ogres novada pašvaldības gadījumā ir Ogres novada izglītības pārvalde. Protams, ka šo darbu mēs veicam sadarbībā ar citām pašvaldības atbildīgajām institūcijām, bet šis plānošanas darbs ir mūsu atbildība un mūsu izglītības pārvaldes darbs. Kopumā Ikšķile, domājot par Ikšķili, nāk prātā tikai labas ziņas. Ikšķile ir tā novada pilsēta, kurā skolēnu skaits visos iepriekšējos gados ir audzis, un arī turpmāk Ikšķiles vidusskolā skolēnu skaits turpinās pieaugt. Pēdējais būtiskais un kvalitatīvais ieguldījums Ikšķiles vidusskolas telpiskajā attīstībā bija sākoties 2018. un 2019. mācību gadam, kad Ikšķiles vidusskolas sākumskolēni mācības uzsāka jaunizveidotajā piebūvē. Un tajā brīdī skolā mācījās 1019 vidusskolēni. Šobrīd 24. un 25. mācību gadā skolā jau mācās 1267 skolēni, un arī prognozes turpmākajam liecina, ka skolēnu skaits turpinās pieaugt, būs liels, un jau šobrīd Ikšķiles vidusskola ir lielākā novada skola, un arī turpmāk tāda būs. Skolēnu skaita pīķis tiks sasniegts 27. un 28. mācību gadā, bet arī pēc tam skolēnu skaits saglabāsies liels. Šo situāciju mēs visu laiku esam zinājuši, esam domājuši un darbojušies, lai arī telpiskā attīstība būtu atbilstīga skolas izaugsmei, par ko pastāstīšu vēlāk. Bet līdztekus skolēnu skaita izaugsmei vidējā izglītībā mēs ar prieku sekojam līdzi arī Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu skaita pieaugumam, gan mūzikā, gan mākslā, gan interešu izglītībā. Audzēkņu skaits pēdējos 4 gados ir pieaudzis, un sevišķi pieaugums vērojams 24. un 25. mācību gadā, kad mūzikas un mākslas skola sāk izmantot arī Strēlnieku ielas 10 ēkas, otro stāvu daļu no otrā stāva, kurā līdz šim atradās doktorāts un bibliotēka, bet tagad, kad doktorāts un bibliotēka atrodas Ikšķiles vienotajā pakalpojumu centrā, šīs papildu telpas otrajā stāvā izmanto gan Ikšķiles un mūzikas un mākslas skola, gan arī Ikšķiles vidusskola. Un tas ļāvis kāpināt arī audzēkņu skaitu gan mūzikā, kā jūs redzat, gan arī mākslā un interešu izglītībā. Jā, interešu izglītībā tas pats, bet mūzikā un mākslā. Tad kopumā augošs skolēnu un audzēkņu skaits. Man šķiet ļoti svarīgi sevišķu vērību pievērst 9. klašu absolventu gaitām, jo šīs izvēles parāda, 9. klašu vecāku izvēles parāda uzticību izglītības nozarei, un tas, ko izglītības pārvalde jau 3. gadu dara, mēs izsekojam katra 9. klases absolventa gaitas. Un šajā gadījumā es vēlējos, protams, padalīties ar Ikšķiles vidusskolas absolventu gaitām. Šie ir dati par pagājušā mācību gada
9. klašu absolventiem. Pagājušajā mācību gadā Ikšķiles vidusskolu absolvēja 101 pamatskolēns. No tiem 52 skolēni, tātad vairāk kā 50% skolēnu, izvēlējās vidējo izglītību vidējo vispārēju izglītību Ogres novadā. Tā skaitā 1 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, 29 Ikšķiles vidusskolā un 22 Ogres valsts ģimnāzijā. Un 11 skolēni izvēlējās vidējo izglītību iegūt Rīgā. Tur nav tāda izteikta favorīta. Lielākais ir Rīgas valsts 2. ģimnāzija, kur mācās 3 jaunieši, bet tas ir arī lielākais vienas skolas svars jauniešu izvēlēs. Kopumā šī ir ļoti pozitīva statistika, jo tik daudz bērnu Ogres novadā tipiski no Ikšķiles mums nepalika. Mums lielākoties brauca uz Rīgu, bet šobrīd mēs redzam, ka jaunieši izvēlās gan savu Ikšķiles vidusskolu, gan arī Ogres valsts ģimnāziju. Un arī Ogres novada skolēni izvēlas Ikšķiles vidusskolu. Šogad 10. klases uzsāka 57 skolēni. No tiem vairums ir pašu bērni tādā ziņā, ka tie ir pabeiguši Ikšķiles vidusskolu 29. Nākamais lielākais bērnu avots ir tepat no Ogres 1. vidusskolas līdz šim, bet tagad Ogres Kalnu pamatskolas. Nākamais Ogres valsts ģimnāzija. Tas, ko mēs redzam, lielāko, būtiskāko daļu veido, protams, paši Ikšķiles jaunieši, bet arī Ogres jaunieši brauc uz Ikšķiles vidusskolu. Svarīgi ieskicēt, ka mēs kā izglītības pārvalde un arī Ogres novada pašvaldība kopumā Ikšķiles vidusskolu redz kā vienu no 3 vidējās izglītības centriem. Tāda ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdē, Ogres valsts ģimnāzija Ogrē un Ikšķiles vidusskola Ikšķilē. Madlienas vidusskolu mēs turpinām redzēt kā pieejamības vidusskolu, proti tajā reģionā šobrīd tā ir vienīgā vidusskola, un šis vairāk ir izglītības pieejamības jautājums. Bet Mugurkaulu gar Daugavu veido šīs 3 vidusskolas. 2023. gadā valsts informatīvajā ziņojumā ir definējusi ilgtspējīgas vidusskolas kritērijus. Un šie kritēriji ir šādi. Ilgtspējīga vidusskola Ikšķiles lieluma un apdzīvotības blīvības pilsētā ir vismaz 120 vidusskolēni. Valsts ir definējusi vismaz 120 vidusskolēni, kas nozīmē, ka katru gadu ir jāuzņem vismaz 40 skolēni. Kā jūs iepriekš redzējāt, pagājušajā mācību gadā tie ir 57 10. klases skolēni, kas ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Praktiski, ja mēs redzam Ikšķilē vidusskolu, tad tas nozīmē, ka vidusskolai jāuzņem vismaz 40 jaunieši katru mācību gadu. Definējot šos ilgtspējīgas vidusskolas kritērijus, valsts noteica arī to, ka valsts būs gatava ieguldīt infrastruktūras tīkla, skolu tīkla sakārtošanā. Tika definēts, ka katra pašvaldība var iesniegt vienu attīstības projektu valdībai, kuru vēlētos attīstīt savā teritorijā. Ogres novada pašvaldība 2024. gadā kā šādu prioritāro projektu iesniedza Ikšķiles vidusskolu, paredzot vai nu jaunas ēkas, vai arī piebūves būvniecību. Diemžēl 2025. gadā varam, es sajaukšu to saīsinājumu. Palīdziet man.
viedās administrācijas tagad, jā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kas jau iesniegts valdībai, bet nav pieņemts. Bet informatīvais ziņojums ir viennozīmīgs. Šīs investīcijas programmas no valsts nebūs. Vienīgais veids, kā pašvaldība var gūt atbalstu, ir vai nu ņemot valsts aizņēmumu, vai nu izmantojot pieejamos Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Eiropas Savienības fondu līdzekļi šobrīd, vismaz šobrīd vairs infrastruktūras attīstībai nav pieejami, nav programmu, kas būtu pieejamas. Līdz ar to turpmākā attīstība iespējama vai nu aizņemoties valsts kasē, vai arī, ja parādās papildus Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Zinot, tātad šis ir iesniegts valdībā, vēl nav pieņemts, bet man nav šaubu, ka šis ziņojums tādā veidā arī tiks pieņems. Zinot, ka valsts investīcijas programmas nebūs, izglītības pārvalde ir nākusi ar savu iniciatīvu par to, ka mums ir jāiegulda Ikšķiles areāla telpiskajā attīstībā, izglītībā, un mēs saskatījām veidu, kā to darīt. Mēs paši izstrādājām šo veidu, un mēs paši pieteicāmies un prezentējām šo ideju, risinājumu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas vecāku kopsapulcei. Priekšlikuma būtība bija palielināt kopējo izglītības jomai pieejamo telpisko resursu. Pirmām kārtām Ikšķiles mūzikas mākslas skolas mūzikas nodaļu, izvietojot Peldu ielā 22, bijušajā Ikšķiles novadas pašvaldības domes ēkā, sākotnēji pirmajos 2 stāvos un vidējā termiņā visos 3 stāvos. Savukārt Strēlnieku ielā 10 pirmo stāvu atvēlēt mākslas virzienam, mākslas nodaļai, palielinot mākslas nodaļas telpu skaitu, un otro stāvu atvēlējot galvenokārt vidusskolas vajadzībām. Un Strēlnieku ielu 10 noformulējot un definējot un redzot, kā koprades telpu, kurā sinerģijā darbojas gan Ikšķiles mūzikas mākslas skolas mākslas nodaļa, gan arī Ikšķiles vidusskola. Šis piedāvājums saņēma ļoti bargu kritiku. Vecāki saskatīja vairākus riskus, vecāki saskatīja vairākus mīnusus šim risinājumam. Pirmām kārtām tāpēc, ka Ikšķiles vietējā kopiena vecāki izglītības jomas attīstību redz tādā izglītības pilsētiņas vai izglītības ciema risinājumā, proti risinājumā, kurā visi izglītības pakalpojumi ir dažu minūšu attālumā no skolas. Jo šajā sanāksmē es vairāk kārtēju uzsvēru, ka es dzirdu un klausos teiktajā, un ka tas tiks ņemts vērā, izstrādājot turpmākos risinājumus. Acīm redzot, esmu pārprasts vai nesadzirdēts, un nākamajā dienā ir parādījies aicinājums atcelt un apstādināt šo lēmumu, par ko es ziņošu vairāk, bet vēlos tikai teikt, ka grūti apstādināt domāšanas procesu. Tas jau notiek tik un tā. Un mēs turpinam domāt par to, kā attīstīt Ikšķiles areālu, proti izglītības pārvalde turpina gatavot informatīvo ziņojumu par Ogres novada pašvaldības domei, par telpiskajiem risinājumiem gan Ikšķiles vidusskolas, gan Ikšķiles mūzikas mākslas skolas attīstībai, ņemot vērā vecāku iebildumus un iekšējās diskusijas, mēs attīstam risinājumu,
par Ikšķiles izglītības pilsētiņas vai izglītības ciema principu, kurā netiek iesaistīta Peldu iela 22 kā mūzikas skolas programmu īstenošanas vieta. Vienlaikus es priecājos par sabiedrisko aktivitāti. Labprāt šīs sarunas turpināsim arī turpmāk, jo vēlamies labu ieguldījumu Ikšķiles vidusskolā un arī Ikšķiles mūzikas mākslas skolā.